šo te. Jau tu mūs dzirdi? Dzirdu un nospiedu ierakstīt. Paldies liels. Es 3 vārdos izstāstīšu, kāpēc mums, tā teikt, ir šāda ideja. Tad, jā, tā kā mēs Rīgā un arī citviet Latvijā veidojam tā saucamos ekscelences centrus, tad mums veidojās šī ekscelences programma, kuras ietvaros mums pašiem ir tad liela vajadzība iegūt zināšanas dažādās jomās, un viena no tām jomām ir psiholoģija, īpaši redzot to, kur pasaule iet un cik liela loma ir tieši jauniešu, varbūt treneru, vecāku, tai psiholoģiskai izglītībai, ja tā var teikt, attiecīgi par to, kā mēs tās zināšanas varam arī pielietot mūsu ikdienas darba, attīstot jauniešus ekscelences centros visā Latvijā. Un tāpēc mums šīs dienas saruna ir ar Asnātu. Tās, mūsu sarunas tur nenoskatās tūkstošiem cilvēku, mūsu mērķis arī nav. Tos video noskatās apmēram tur līdz 100 cilvēkiem. Tad tie, kas ir mums bijuši līdz šim, jo tā mūsu mērķa auditorija līdz šim ir bijusi tieši tendēta uz treneriem, lai treneriem iedot varbūt papildus informāciju, papildus iespēju paskatīties, ko dara un kā dara varbūt citi speciālisti, citi jomu speciālisti, tieši kā var palīdzēt viņu jauniešu attīstībā, jā, tieši basketbolā. Un tāpēc arī mēs, tā teikt, šo te semināru gribētu tieši par psiholoģiju, gribētu, lai tu pastāsti no savu redzējumu, tev ir liela pieredze, un arī kā jau sportistē bijusi arī pieredze, jā, un es domāju, tas viss kopā lieliski palīdzēs mums arī saprast, kurā virzienā mums doties pašiem jau uz priekšu. Jau var teikt, šie mūsu paši pirmie soļi attiecībā uz psiholoģiju un to attīstību, jā, tieši basketbola virzienā. Tā kā lūdzu Asnāti. Jā, paldies, Klāva, un paldies visiem, kas ir pievienojušies. Es atslēgšu savu kameru, lai mums labāk iet slaidi, bet pēc tam es atkal pievienošos pēc manas prezentācijas. Šodienas tēma būs par sportista mentālo sagatavotību un psiholoģisko noturību un kā mēs varam palīdzēt viņiem justies labāk un līdz ar to arī performēt labāk. Attēlā jūs redzat sinapses starp 2 nervu šūnām, un 2 nervu šūnas nodod informāciju vienotrai, lai palīdzētu izpildīt pamata funkcijas organismam. Un līdzīgi šai teorijai mans mērķis šodien ir informēt jūs par to, kā sports un mentālā sagatavotība palīdz sasniegt optimālus rezultātus sportista dzīvē. Es nedaudz izstāstīšu arī par sevi. Tātad mans basketbola jau vairākus gadus strādāju. Asnāt, diemžēl tev nepārslēdzās tā prezentācija, varbūt var uzlikt. Nepārslēdzās, jā? Jā, mums rāda pirmo slaidi tikai un drusku. Jo es zinu, kas tev tur turpmāk sekos, tāpēc es tā redzu, ka tas kā teikt. Jā, ok, pagaidi, tad stulīt pastīšos. Tagad ir labi, jā, pārslēdzēs. Bet tu redzi pilnajā? Jūs redz pilnajā nē, ir redzams tas slaids un apakšā slaida līnija. Es pamēģināšu šērot varbūt vienkārši visu ekrānu. Es pārreiz uzslēgšu. Tā, mēģināsim. Bet ja kas neiet, tad lūdzu sakiet, jā? Jā, teiksim noteikti, jā. Tagad jāredz, tagad ir labi. Ok, tātad jau vairākus gadus es strādāju kā jauniešu psiholoģiskā atbalsta speciālists Latvijā, online īstenībā. Un tad dzīvojot Kanādā esmu strādājusi, kur pagaidām arī atrodos, esmu strādājusi klīnikās, kas balstās uz funkcionālo neiroloģiju, tā kā neiroklīnikās, un mēs tieši trenējam smadzenes priekš optimālām spējām un ar dažādiem veselības traucējumiem vai smadzeņu traumām palīdzam cilvēkiem atgūties atpakaļ uz sliekšņu, lai viņi var spēt optimāli funkcionēt atkal. Un kā es nonācu līdz sportista mentālās sagatavotības trenēšanai,
pastāstīšu nākamajos slaidos. Es nedaudz iepazīstināšu, ja nav zināms, es sāku spēlēt basketbolu 6 gados, sāku Daugavas sporta namā pie Maijas Kupliņas, un viņi ielika manī basketbolu pamats un ticēja manām spējām, par ko es esmu ļoti pateicīga. Un tad, sākot ar 13 gadiem, visas vasaras aizgāju jauniešu izlasēs un līdz sieviešu izlases kandidātei tiku arī 12. klases beigās. Man atnāca vairāk piedāvājumu spēlēt Amerikā, un es izvēlējos par labu privātai universitātei Ņujorkā. Un jūs redzat īstenībā, kad mēs ar Kātu Kreisliņu spēlējām kopā. Un es izturēju 4 gadus, un jā, es izturēju. Es gribētu akcentēt, jo tas nebija viegli. Un es pilnībā, man liekas, pazaudēju sevi. Es it kā neaizmirsu, kā iemest bumbugrozā un kā apspēlēt pretinieku 2 mēnešu laikā, bet kas man ļoti pietrūka, bija mentālā sagatavotība. Es vispār nebiju gatava. Nezināju pat, kas man tur sagaidīs īsti. Un Kate palika šajā komandā 2 gadus, un to viņa izvēlējās atbraukt atpakaļ uz Eiropu spēlēt. Un pēdējo gadu es Amerikā izlaidu smadzeņu satricinājumu, un tad es turpināju savu ceļu Kanādā. Jo es negribēju beigt spēlēt basīti, jo tā kā ar tādas negatīvas nocis gribēju pa savam beigt. Un tad es izvēlējos nepalikt Amerikā, nospēlēt to pēdējo gadu, bet pārcēlos Kanādu. Un tur es ieguvu vēl 2 gadus, un tad es, kamēr spēlēju sieviešu komandā, tad es ieguvu maģistra grādu neirozinātnē. Un man tur ļoti labi gāja. Mēs ar komandu sasniedzām jaunas virsotnes, un es tiešām varēju nobeigt to basketbolu tā kā pa savam, tā teikt. Un es izvēlējos pilnveidot savu profesiju šajā nozarē un pasaudzēt arī savas smadzenes, tā teikt, nevis braukt spēlēt tur profesionāli vai izvēlēties vēl tālāk to basketbolu ceļu. Bet viss, ko es esmu iemācījusies par psiholoģisko noturību sportā un smadzeņu darbību un sevis pilnveidošanu, diemžēl es apguvu, kad pašai vairāk nebija kur pielietot, jo biju beigusi spēlēt. Bet zinot to, cik man tas būtu bijis noderīgi jaunatnes gados, kad vienkārši nedēļu pirms rītdienas spēles trīcēju no bailēm, vai arī ejot cauri visai Amerikai, kas man bija gan mentāli, gan fiziski liels pārbaudījums. Un tagad, ko es daru, es mācu citiem sportistiem, izglītoju un sniedzu visādas stratēģijas un pamata elementus, kas palīdz tieši noturēt to psiholoģisko un mentālo pusi. Un mans darbs balstās ne tikai uz psiholoģijas novirzienu, bet arī tieši uz neirozinātni. Un lai nav tā, ka sportistiem jāgaida savas karjeras beigas, un tad jādas nožēlē, ka cik žēl, ka nepievēršam uzmanību jau agrāk. Kas īsti ir mentālā izturība? Tas balstās uz dažādām lietām, ko mēs ikdienā īstenībā arī piedzīvojam. Tas ir mācīt izturēt spiedienu, adaptēties ļoti labi kaut kādām sarežģītām situācijām, pārmaiņām, kontrolēt savas emocijas un trauksmi, labi koncentrēties. Ir laba motivācija arī, tas balstās arī uz motivāciju, bet tas ir piemēram tā, ka tev ir labs sportists, basketbolists, un viņš ļoti lielā spriedzes situācijā var bez trīcošām rokām, piemēram, iemest savus sodmetienus, kad ir jāizvelk spēle. Un psiholoģija vairāk gan balstās tur uz trauksmes un emociju kontrolēšanu, bet mentālā sagatavotība vairāk tieši dod tās stratēģijas un treniņus un tehnikas, kas palīdz uztrenēt to visu. Un vai to var uztrenēt? Jā, to visu var uztrenēt. Tās ir tās labās ziņas. Un šeit jūs redzat daudz sportistus, un kas viņiem ir kopīgs?
šie sportisti visi patiešām, un šie nav vienīgie, bet viņi izmanto sporta psihologus vai mentālās sagatavotības trenerus. Un viņi ne tikai sevi attīsta fiziski, bet arī psiholoģiski. Un kā redzams, arī daudzās intervijās tur ar Jordanu vai Džokoviču vai Lebronu vai Maiklu Felpsu, viņi atzīst, ka mentālā puse pēc viņu uzskatiem ir vissvarīgākā. Un tādu sportistu vēl ir ļoti daudz. Un arī Amerikās, piemēram, katrā universitātē ir savs sporta psihologs vai mentālais treneris, un katrā labi attīstītā valstī, sporta valstī arī viņi pievērš šim ļoti lielu uzmanību. Tātad no sākuma es tā kā iešu tādās 3 sadaļās: treneri, ko var darīt lietas labā, ko var vecāki darīt lietas labā, un tad tiem pašiem sportistiem, kas jādara, lai viņi var uzlabot. Bet šīs tēmas ir ļoti plašas un lielas, un es cenšos ielikt tajā laikā, kas man ir dotas, maksimāli daudz. Tā kā turieties, izturiet līdz beigām, jo beigas būs vēl pat vislabākās. Tātad viena no pamatlietām, kā treneris var palīdzēt savai komandai justies labi un sasniegt labāks rezultāts, ir komunikācija. Un labiem treneriem ir ļoti labas komunikācijas spējas. Viņi arī māca uzklausīt. Tas nav tikai runāt, tas ir arī uzklausīt savus spēlētājus un stafu. Un, kā saka treneri, bez efektīvas komunikācijas ir kā spēlēt basketbolu bez bumbas. Bet ir svarīgi komunicēt tā, lai tas spēlētājs ne tikai dzird, bet viņš arī saprot, ko no viņa prasa. Jo treneri var būt ļoti zinoši no tehniskā viedokļa, kā spēlēt basketbolu, un varbūt gatavs labākais spēles plāns, bet ja treneris nespēja šo informāciju pasniegt saprotamā veidā komandai, tad uzvars nāks daudz grūtāk. Un jūs redzēsiet, dažos slaidos te ir ielikt tā kā screenshoti no atsauces no pētījumiem, un tas vienkārši balstās to, ka tas, ko es minu, tagad tas ir arī atrodams šajos rakstos. Tāds jautājums, vai jūs treneri novērtējat savu spēlētāju un izrādat interesi tikai tad, kad spēle iet no rokas un viss ir super, vai arī dod savu atbalstu, kad sports netiek galā ar savām grūtībām? Jo komunikācija aizvedīs uz daudz labākām treneru un spēlētāju attiecībām un parūpēsies par uzticību, kas ir ļoti svarīgi sportā. Un viens no piemēriem efektīvai komunikācijai ir tas, kā tu norādi uz kļūdu. Vai tu vienkārši uzbļauj un pazemo personīgi aizskari savu spēlētāju, vai pasaki, kas bija nepareizi, paskaidro, kā šo kļūdu izlabot, kā darīt labāk nākamreiz. Jo pārāk bieži notiek apsaukāšanās vai personīgi komentāri pateikti. Un es saprotu, ka emocijas ir brīžiem lielas, bet man liekas, katrs cilvēks izaicinājums dzīvē šajā arī ir iemācīties kontrolēt savas emocijas atšķirīgās situācijās. Un ir jāredz labās lietas, ko spēlētājs izdara, un ne tikai jāredz šīs lietas, bet arī jāpasaka viņam. Piemēram, ir gadījumi, ir dzirdēti, pēc personīgās pieredzes arī var teikt, spēlētājs nokļūst un treneris tur saka, ka tu stulbs esi, kāds vēl tur no teviņu basketbolists sanāks, tu vispār neko nemāki. Tā nav efektīva komunikācija. Vienā no maniem podkāstiem, kurus intervēju Sabīnu Dukāti, viņa spēlē jauniešu izlasēs un profesionāli, un tad viņa aizbrauca uz Kanādu spēlēt universitātē. Un viņai bija ļoti grūti adaptēties no sākuma Kanādā, jo viņai treneri nebļāva virsū. Un viņa aizgāja pie treneris un prasīja treneri, jūs varat man sākt bļaut virsū, tā kā treniņos spēlēs, man tā vieglāk spēlēt vismaz vai, tāpēc, ka tavs smadzenes pieradušas visu laiku pie tā. Un tā treneri pateica, I will never disrespect my players like that. Kas nozīmē, es nekad neizrādīšu tādu necieņu saviem spēlētājiem. Un es pieminēšu to, ka viņas treneri ir viena no vislabākajām Kanādas trenerēm vispār basketbolā. Viņas komandai ir 19 reizes bijusi nacionālās čempions, 8 reizes reģionālās čempions,
Viņa 8 gadus trenēja Kanādas sieviešu izlasi, un tagad viņa trenē Vācijas izlases komandu. Tā kā tas nenāk, šie vārdi nenāk no vidusskolas trenera, bet tas nāk no ļoti augstas klases trenera. Un labas komunikācijas rezultātā pirmkārtām treneris iegūst respektu un uzticību no saviem spēlētājiem un stāfa un citiem iesaistītajiem vispār, kas ir komandā izlasē. Un tas veido saliedētāku komandu, mazina konfliktu situācijas un spēlētājiem sniedz skaidras ekspektācijas, kā arī uzlabo viņu motivāciju. Un šeit ir viens tāds uzdevums, kas īstenībā nāks par labu gan pašiem treneriem, gan ko var sniegt spēlētājiem, vienalga, vai tas ir pirms spēlēm vai treniņos, atgādināt sev un citiem, ko es varu kontrolēt, kas ir manā kontrolē. Piemēram, pirms spēles, tagad, nezinu, ir izlasēja spēle un mēs runājam, lai noņemtu nelielu spriedzi, pirms svarīgas spēles atgādināt, ko mēs šajā spēlē varam kontrolēt. Mēs varam kontrolēt savu attieksmi, savu atdevi, kā mēs atbildam uz treneru norādījumiem vai tiesnesis kaut ko nosūta nepareizi, kā mēs reaģējam. Mēs varam kontrolēt tikai sevi. Pārāk bieži mēs fokusējamies uz to, ko mēs nespējam kontrolēt. Uz tiesnešiem, uz pretiniekiem. Arturam Bērziņam būs jāizslēdz mikrofons. Tātad pārāk bieži mēs cenšamies domāt par to, ko mēs nespējam kontrolēt. Un tas atņem ļoti daudz enerģiju un vispār noņem to īsto fokusu no mērķa. Un, ja vairāk koncentrēsies uz to, ko var kontrolēt, tad tā spēle un aizies daudz labāk. Un šis ir labs treniņš arī pašiem treneriem. Reāli, tā kā šeit ekrānā ir uzvilkta tabula vienā pusē, ko var kontrolēt, otrā pusē, ko nevar, un atgādināt tev par šo. Nākamais pamatprincips, kas treneriem būtu jāzina, ir drošas vidas nodrošināšana. Tā kā droša vide. Es nerunāju par, vai visi dēļi ir vietā no tāda fiziskā aspekta, bet vairāk no mentālā, psiholoģiskā, protams. Īpaši strādājot ar jauniešiem, ir jācenšas mazināt kādas drāmas, kas notiek komandās, tik vien iespējams. Jāmēdz sportistiem tiekties pēc panākumiem, bet, lai viņi to darītu, viņiem ir jājūtas droši. Jo mūsu smadzenēm primārais pamatprincips vispār ir tā kā izdzīvošanas mehānisms, justies droši, būt komfortā. Un smadzenes darīs visu, lai jūs to izjustu. Tagad, piemēram, iztēloties spēlētāju labu, kuram ir iekšā, viņam ir talants, viņam ir laba darba ētika, ir labi rezultāti nāk. Un īstenībā dažreiz notiek tā, ka tie, kuri sāk labāk tur spēlēt vai performēt, komandā rodās savstarpējās skaudības un tādas izstumšanas. Un tad, piemēram, šis spēlētājs, kurš ir ļoti veiksmīgs un viņam viss sanāk, un tagad komandā notiek kaut kādas apmelnošanas vai skaudības, vai emocionāla vai fiziskā agresija. Un zināt, ko šis spēlētājs izjutīs katru dienu ejot uz treniņu? Bailes un trauksmi. Un šāds rezultāts var beigties ar to, ka viņš vienkārši izvairīsies iet uz treniņiem, negribēs, tāpēc smadzenes teiks priekšā, ja tu paliksi mājās, tu jutīsies droši, neviens tev tur neapvainos. Un, diemžēl, tas bieži īstenībā notiek arī dēļ pašiem treneriem. Bet, ko es vēl gribēju minēt par drošu vidi, ir, lai tu ļauj saviem spēlētājiem kļūdīties. Jo vispār sportā kļūdas ir pats pamats progresam. Un caur kļūdām un neveiksmēm ir tieši veids, kā bērni mācās. Un, ja tev kā trenerim ir tendence ievērot tikai kļūdas un neveiksmes un nepateikt arī labās lietas, un ir sevišķi, tu, piemēram, paliec ļoti dusmīgs, kad spēlētājs aizmet garām un sniedz tādu destruktīvu komunikāciju,
nākamajā reizē, kad spēlētājiem būs iespēja mest, viņš ļoti raustīsies, viņš uztrauksies un uzmin, kas notiek, ja mēs baidamies pieļaut kļūdu, mēs visticamāk to arī pieļausim. Un šī raustīšanās un bailes pieļaut kļūdu ir ļoti aktuāla tēma. Man vienkārši gandrīz ar katru klientu par to ir jārunā. Tā kā mēs varam palīdzēt ar to, ka mēs akcentējam arī labās lietas un lai kļūdās treniņos, bet arī tad izstāstīt, kā labāk rīkoties, palīdzēt viņiem. Justies droši, kad var kļūdīties. Tā ir daļa no sporta. Vai drošā vidē nāk iekšā arī uzticība un vai komanda tev uztic spēlētājiem vajag just, ka tu viņus redzi vairāk kā tikai sportistu, kādu, kas tev iemtīs bumbu grozā. Viņi arī ir cilvēki un goda vārds. Man pat pagājušajā nedēļā bija jārunā ar vienu no sportistiem, kurš vairākus gadus jau velk līdzi savu to, kad es neko nemāku, man bail kļūdīties, jo tas viss nāca no jauniešu treneriem. No viena trenera, bet tas ir vispārīgi, es tagad runāju. Un tas valkās vairāku gadu laikā šie vārdi, kas iesēžās, viņi ļoti ietekmē to, kā pēc tam spēlētājs, cik pārliecināts viņš jūtas laukumā. Un, ja tu, piemēram, saki vienu, vai tad tu arī pie tā paliksi vai izdarīsi kaut ko pretēji? Piemēram, ja tu saki pirms spēles komandai, ja mēs šo spēli vinnēsim, tad rītā jūs varat nenākt tur uz treniņu, ja mēs varam atpūsties. Un tagad spēle ir vinnēta, bet ar ļoti švaku rezultātu, nav gandarījuma sajūta un liekas, ka vinnēt spēle, bet slikti nospēlēja. Un tu liek saviem spēlētājiem arī nākt uz treniņu. Tad tas nav vīrs un gods. Tad pat, ja viņi vinnēja, viņiem tāpat tās ir jānāk uz treniņu. Tad vienkārši uzmanīgi, vajag piefiksēt, ko solat, un tā uzticība radīsies, ja jūs turat savu vārdu. Un varbūt pašsaprotam, bet man liekas, ka ir vērts atkārtot, jo tomēr man nāk saskarties ar tik daudz situācijām, kur trenerim ir jāzina, ko teikt visas komandas priekšā un ko neteikt visas komandas priekšā. Un ir pat treneri tādi, kas, piemēram, es pateikšu, kāpēc šo saku. Es šo saku tāpēc, ka jauniešu vidū viena no lielākajām problēmām ir ēšanas traucējumi. Un ir sevišķi starp meitenēm. Un ir treneri tādi, kas izvelk svarus pirms treniņu, vienkārši liek visas komandas priekšā, visiem kāpt svariem, un tad kaut ko komentē par to. Tā nav labākā pieeja, kā adresēt kaut kādus savus norādījumus. Un sevišķi, ja mēs runājam par tādām sensitīvām lietām, tad to ir labāk pateikt individuāli. Šeit, es nezinu, vai bija skaņa, es ceru, ka bija, bet jūs šeit redzējāt Vašingtonas Wizards treniņu, kur viņi spēlē tautas bumbu. Un es vienkārši gribēju pieminēt to, ka ir ļoti svarīgi arī balansēt starp grūtiem, smagiem treniņiem, nopietnību un arī ar to prieku un kaut kādu vieglprātību nedaudz, jo tas noņem spriedzi un saliedē komandu. Un īsnībā, tad, kas tā atminos, mums pirms katras, it sevišķi Amerikā pirms tādām grūtām spēlēm, pirms tādām nopietnām spēlēm, mums trenere vienmēr tur veida savu runu pirms spēles, un viņa dažreiz stāstīja kaut kādu joku vai kaut ko, kas mums tā kā palīdz, bišķiņ izpūst gaisu un tā kā novērst tās domas no satraukuma, un tas ļoti īstenībā palīdz. Un es vienkārši ieteiktu treneriem saliedēt komandu ar kaut kādiem pasākumiem kādreiz, vai arī tad, kad jūs braucat sabraukumos vai treniņos, ir taču iespēja
vairāk parunāties, pasmieties, izrādīt kaut kādu iesaisti, lai viņi arī redz, ka jūs esat cilvēki, ne tikai tur treneris ar svilpu rokā, bet arī, kad ir arī nenopietnā puse un neuztraucieties viņi ar to nerespektēs jūs mazāk, tas vienkārši tikai palīdzēs izjust tādu tā kā savienotāku to atmosfēru. Un nākamais ir par treniņiem, intensitāti un visu pārēju. Nu, šitais arī atkal jāpiemina Amerika, bet Amerika daudz ko iemāca. Tur nāk ļoti laba pieredze klāt. Un mums treniņi bija tik grūti, ka spēles dienas vienkārši likās kā medus. Mēs nevarēja sagaidīt, kad būs spēles diena, jo tie treniņi bija gari, intensīvi, fiziski un mentāli ļoti sarežģīti un grūti. Un varbūt pat atkal iet otrā galējībā, bet ko es ar šo gribu pateikt, ir, kad treniņos censties ielikt vairāk spiedienu no dažādām pēdējā brīža spēles situācijām, piemēram, vai likt spēlēt aizsardzībā tiešām intensīvi, lai nav tā, ka sākās spēle un tad mēs nevaram pāriet pāri laukumam, tāpēc, ka treniņos viss bija pārāk viegli. Bet kas mums īstenībā palīdzēja iet tādā kaulā, bija tas, ka mums vienmēr bija kaut kāds, es nezinu, es negribu saukt to par sodu, bet, bija dots uzdevums un, uzvarētāja komanda ir uzvarējusi, viņiem nekas nav jādara par to, bet zaudētājiem tad attiecīgi vai nu tur jāskrien, vai kaut kādi pumpīši jātaisa, vai presītes. Tā, ka tas sods bija tāds, ka tu gribēji no viņa izvairīties, un tu gāji lielākā kaulā treniņos līdz ar to. Un mēs katrā treniņā, mums gan bija arī tas, ka, piemēram, meitenē mums bija skautu komanda džeki, kas vienmēr nāca un spēlēja pret mums, tā kā mēs vienmēr spēlējām pret džekiem, un viņiem nebija ļauts tur mīkstoties pret mums, viņi riktīgi gāja kapiņām, tad spēlēja pret fiziski stiprākiem un ātrākiem. Katrā treniņā, tad, protams, spēlēs ir vieglāk, bet es saprotu, ka tas varbūt nevienmēr ir iespējams, bet, mēs katrā treniņā mēs izgājām spēles sarežģītās situācijas, piemēram, sadēļ 2 komandās, un tagad vienai komandai ir -7, un uz tablo ir palikušas 2 minūtes, un kā jūs tagad atskatīsiet to atpakaļ. Visu laiku tādas pēdējā brīža situācijas dod izspēlēt. Tā. Un kopsavilkumā treneriem es noteikti ieteiktu izveidot tādu labu komunikāciju ar savu komandu, veidot drošu vidi, kur viņi var justies droši, ka viņi var kļūdīties. Tas nekas kļūdījās. Nākamreiz viņi izlabos savu kļūdu un noteikti arī norādīt uz pozitīvām lietām, kas tiek izdarīts. Un arī treneriem pašiem, ja kādreiz nākas kļūdīties, jo mēs visi esam cilvēki, sanāk, nezinu, kaut kādas problēmas vai varbūt kaut kur pārāk stingri vai nepareizi kaut ko pateic. Vienkārši ownēt, tā kā pasaki, hei, piedodiet, es nezinu, es tur vakar galīgi uz jums tur tā sabļāva varbūt bija nevietā, bet, tā kā censties arī radīt to priekšstatu, kad mēs visi varam kļūdīties, bet mēs vienkārši tad vai atvainojamies vai kaut kā vēršam to par labu, jo jūs viņiem esat arī kā piemērs, un ja viņi redz, kad jūs tā izdarat, tad viņi arī nākamreiz tā kā jutīsies droši, un ja izdarīs kādu kļūdu, tad viņi pateiks, hei, piedodiet, nebija tā plānots. Un tas tiešām nāk arī no maniem klientiem, un es esmu dzirdējis, kur tas ir vienkārši liels respekts uzreiz rodās spēlētājiem pret treneriem, kuri spēja arī parādīt, ka viņi nav no dzelzs. Un te vairāk tad mēs pieslēdzamies vecāku nozīmei. Un es varu atcerēties personīgi vairākas jaunas līgas spēles, kur mēs tā steidzāmies uz spēli, ka man vienkārši bija jāģērbjās sev formā jāvelk mašīnā, tāpēc, ka vienkārši mēs kavējām. Un es nezinu, vai tas bija tāpēc, ka es nebiju cēlus laikā, vai kas notika, es negribu meklēt nevienu vainīgo, bet katrā ziņā,
ja jaunietis pats nevar uzņemties šo atbildību būt laikā, tad vecākiem jānāk ar palīgā un jāuzņemās šī atbildība, lai viss ir čop. Jo kavēšana pirmām kārtām uzdara stresu, un otrām kārtām nepietiek laiks, lai kārtīgi iesildītos un sagatavotos spēlē. Un silts ieteikums būtu vecākiem, protams, palikt par vecākiem un necensties iekāpt treneru vai tiesnešu kurpēs. Pirmām kārtām uzliek lielu stresu bērnam. Otrs ir tas, ka parasti tas neko baigi neatrisina un tikai sāsina šo sporta trīsstūri. Sporta trīsstūris ir starp vecāku treneri un bērnu. Un, protams, vecāki tur var runāt par spēli, par sniegumu, par progresu, bet ir svarīgi, kā mēs runājam. Un, ja ir kaut kāda netaisnības sajūta, tad es ieteiktu no sākuma labāk bērnam pašam iet parunāt ar treneru. Piemērs būtu spēles laiks, jā, un tad, lai bērns pats aiziet pie treneru un pasaka, ko es varu darīt lietas labāk, ko man uzlabot, pie kā man piestrādāt, lai es varētu palielināt savu spēles laiku. Pirms vispār vecāki kaut kur tā kā jaucās iekšā. Šeit jūs redzat īstenībā Kobe Bryant un viņa tēti. Un, zināt, tad, kad Kobe sāk spēlēt Itālijā, viņam bija kaut kādi 11 gadi, viņš nemaz nespēlēja tik labi no sākuma. Un viņam tētis pirms spēles teica, man ir vienalga, vai tu iemet 60 punktus vai neiemet nevienu punktu, es tev tāpat mīlēšu. Tie ir viņa vārdi, ko viņš teica pirms spēles Kobam. Un cik bieži, diemžēl, mēs dzirdam un redzam pretējo. Un es gribētu atgādināt, ka tā kā bērns, vienalga, vai tā ir Anna vai Jānis, ir bērns, kurš spēlē basketbolu, vai šis bērns nodarbojas ar sportu, nevis šis ir piedzimis basketbolists, kurš senāk arī ir bērns vecākiem. Un lūgums neņemt sava bērna rezultāts vai to, cik labi vai slikti nospēlēt personīgi. Es jums varu pateikt pāris piemērus atkal, kas noteikti nepalīdz izaudzināt pārliecības pilnu jauno sportistu. Tātad tēvs atnāk uz spēli un dēls ir slikti nospēlējis pēc tēva domām. Spēle ir zaudēta, un tagad tēvs vienkārši nesagaida bērnu pēc spēles, vienkārši aizbrauc prom uz mājām un pasaka, lai pats izdomā, kā tiks mājās. Un nebija tā, ka tas zāle ir blakus mājām. Tas ir vienkārši liels ceļš veicams un diezgan, netaisnīgi, nepatīkami, manuprāt. Un arī vēl viens piemērs, kur mamma saka meitai, ja tu nākamo maču nevinēs, tu vispār vairs nespēlēs tenisu. Tā šādi vārdi. Un padomājiet, piemēram, Kobis teica, ko teica, un tagad sagaidīt šādus vārdus no saviem vecākiem, tas uzliek tādu spriedzi, nenormālākās bailes vispār tam sportistam. Un šī nav laba komunikācija, un tas noteikti iedragā bērnu pārliecību. Un arī pabojā savstarpējās attiecības. Pārsvarā jau ir tā, ka vecāki vēl saviem bērniem, lai viņi ir laimīgi un veiksmīgi dzīvē. Bet dažreiz to vēlot netīšām sanāk pateikt vai izdarīt lietas, kas bērnam tieši rada trauksmi vai tieši pretējas sajūtas. Un iespaido līdz ar to viņa performanci. Un vecākiem bērns jāmīl neatkarīgi no viņa rezultātiem. Jāmīl tā, ka vispār sportam nav nekāda sakara šajā mīlestībā. Un bērnam nevajadzētu spēlēt, lai nopelnītu vecāku mīlestību un apliecinājumu. Un tas ir ļoti svarīgi to saprast, jo ja bērns jūt, ka viņa vērtība un mīlestības saņemšana ir atkarīga no tā katru reizi, ka viņš iet laukumā, tad tas uzliek vislielāko spiedienu un rada lielas bailes. Un vecāki spēlē vissvarīgāko lomu bērnu dzīvē, un vecākiem ir jābūt atbalstam sevišķi tad, kad bērnam neiet tik labi.
Tagad mēs pārslēdzamies uz sportistiem pašiem. Tādi pamatprincipi, bez kuriem es nevaru viņiem paiet garām un runāt par kaut ko citu, ja mēs nepievēršam uzmanību šīm lietām. Un ir svarīgi parūpēties par šiem pamatiem, pirms sāk būvēt vispār visas pārējās virsotnes. Tas ir šie pamati labs miegs, uzturs, atjaunošanās, un šīm lietām ir vislielākā ietekme uz mentālo un fizisko veselību. Višķiņ parunāsim par miegu, jo varbūt pāris lietas, ko es šeit pateikšu, būs jaunas, bet ļoti, ļoti svarīgas. Tātad miegs vispār ir visspēcīgākā medicīna, dopings, garstāvokļa pacelētājs, enerģijas lādiņš. Miegs tiešām ir ļoti svarīgs cilvēku dzīvē, un miega laikā mēs atjaunojamies, mūsu smadzenes un ķermenis tiek attīrīts no visādiem toksīniem, ko dienas laikā tu iegūsti. Notiek atmiņas noformēšana, kas nozīmē, ka to, ko tu pa dienu esi iemācījies, miega laikā tas tiek nobāzēts atmiņā. Un miegā atjaunojas un veidojas arī nervu šūnas, kas palīdz mums augt un attīstīties. Un kopā ir 4 miega fāzes. Un šis miega fāzes saucās kā viens cikls, un tādiem cikliem mēs izējam naktī apmēram kādas 5-6 reizes cauri. Un pirmā, otrā miega fāze, kas aizņem gandrīz pusi no visa cikla, ir ļoti, ļoti svarīga. Šajā laikā smadzenes attīrās, notiek tā šūnu atjaunošanās un atmiņu noformēšana. Saucās atmiņu konsolidācija. Tas ir tad, kad, piemēram, jaunietis skolā samācās lietas, un tad naktī šajā miega fāzē tas viss tiek vēlreiz iziets cauri un nobāzēts, tā teikt, atmiņā. Un, lai būtu vispār labs miegs un justos labi, ir ļoti svarīgi iet gulēt vienā un tajā pašā laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka mums iekšēji ir savs miega laiks, miega cikls, un katra tava šūna pielāgojas tam un zina, ka, tagad nāk pulkstenis 10 vai 11 vakarā, mēs jau sākam gatavoties, lai mēs spētu veikt visas šīs satīrīšanās un jaunu šūnu veidošanās. Un tagad, piemēram, ja tu normāli ej gulēt 11 vakarā, kad viss ir pēc tava miega cikla, bet tagad, piemēram, rītā tu izdomāji iet 1 naktī gulēt, tu reāli nokavē to pirmo fāzi. Nav tā, ka 1 naktī sākās visas tās miega tagad attīrīšanās smadzenēm un jaunu šūnu veidošanās, tu vienkārši to palaidi garām, tu vienkārši to nokavē. Tāpēc ir ļoti svarīgi iet gulēt vienā un tajā pašā laikā. Nevis saraustīt. Un pieaugušajiem vispār optimāli ir 7-8 stundas gulēt. Ir bijuši eksperimenti, kur ieliek cilvēkus, viņiem vienkārši ļauj gulēt, cik vien grib. Viņi ir slēgtā telpā, viņi var gulēt, cik grib. Un pirmās 2 dienas tu guli vairāk, ja ir kaut kāda miega deficīts, bet pēc tam tas ķermenis viņš nespēja pat pagulēt vairāk, kā viņi tieši teica 8 stundas un 15 minūtes. Vienkārši tas bija optimāli, un ja tu guli normāli, tad tev nemaz vairāk vairs nevajag. Bet jauniešiem ir atšķirība tāda, ka viņi ir augošs ķermenis, un viņiem vajag gulēt vairāk, un viņi var gulēt vairāk. Viņi nav jāierobežo tikai uz 7-8 stundām. Vienīgais ir tas, atkal jāskatās, ja, piemēram, guļ tur 9 stundas vai vairāk, un tu tik un tā neesi izgulējies, tad jāskatās, cik tas miegs vispār ir kvalitatīvs. Un šeit ir pētījums par to, cik ļoti ietekmē nākamās dienas spēli sportista vēlas nakts tvītošanu. Mēs varam arī ņemt vērā tur Instagram lietošanu, TikToks vienalga, bet šeit bija tieši eksperiments uz to, kad kā viņi nospēlē nākamajā dienā, ka viņi palika līdz vēlai naktī augšā un izmantoja telefonu vai datoru. Un šis īstenībā tika veikts uz NBA spēlētājiem, un šeit jau ietekmēja
rezultāts, tad iedomājieties, cik ļoti tas ietekmē augošu organismu jaunieti. Tātad rezultātā bija tas, ka tie, kuri sēdēja līdz vēlai naktī, telefonos viņiem bija sliktākas spēles. Pirmkārt, viņi sliktāks procents metienos bija, viņi uztaisīja vairāk piezīmes, viņi pieļāva vairāk kļūdas un mazāk bumbas savāca. Tie bija kritēriji, uz ko viņi skatījās. Un viņi arī līdz ar to spēlēja mazāku spēles laiku salīdzinot ar citiem spēlētājiem, kur nesēdēja līdz vēlai naktī. Un, protams, viņi skatās arī uz citām spēlēm, kā normāli šiem spēlētājiem citās spēlēs iet. Tā kā šis ļoti var patraucēt miega kvalitāti. Uzturs ir ļoti svarīgs sportistam. Ir svarīgi gan tas, vai ir pietiekami daudz spēles, vai cik uzturvielām bagātīgs ir ēdiens. Ja pārtieks no bulciņām, cheeseburgeriem un koliņām, tad tas viss atstās iespēju gan uz fizisko, gan uz mentālo pusi. Un sportistiem ir jāēd daudz olbaltumvielas un ogļhidrātu, bet es šo atstāšu uz uzturu speciālistu ziņas un var runāt ar speciālistiem, kas tieši nodarbojās ar šīs tēmas informācijas padošanu, bet noteikti ir jāparūpējās arī par pietiekamu ūdens uzņemšanu. Un ir arī svarīgi padomāt par vitamīniem un uzturbagātinātājiem, jo ir jaunieši, kuri, piemēram, izdomā, ka viņi neēdīs tur gaļu vai viņi ir veģetārieši. Un tad ir ļoti svarīgi, ka viņi īstenībā lieto to B12 vitamīnu, piemēram, kurš aizvieto visus nepieciešamos mikroorganismus, kas netiek uzņemti, kad ēd gaļu. Vai arī, ja netiek ēst pietiekami daudz, tad proteīnu bagātinātājs. Tādas lietas var noteikti izrunāt tur ar fizioterapeitiem un uzturbagātinātājiem, bet tas ir ļoti svarīgi. Mums vispār ieteikt 2 reizes gadā uztaisīt asins analīzi uz vitamīniem, dzelzi, hormoniem un tā tālāk, lai pārliecinātos, ka viss ir normas robežās. Un atjaunošanās sākot ar miegu, kas ir vissvarīgākais, un ēdienu, tāpat beidzot ar staipīšanām un sava laika plānošanu, jo jāpadomā, vai pienākamajā dienā ir spēle, vai es mācīšos visu nakti tagad līdz vēlai naktī, vai es iešu tur tusēties. Vienkārši laika prioritizēšana ir ļoti svarīga, lai spētu normāli atjaunoties. Nākamais ir par elpošanu, kas vispār ir viens no ātrākajiem veidiem, kā mazināt stresu, nomierināt nervu sistēmu. Un ir dažādi elpošanas veidi un stratēģijas, bet šodien iemācīšu 2 no tiem, kas ir viena no populārākajiem. Un tātad, pirms mēs runājam par kā elpot, es īstenībā gribēšu pastāstīt par testu, ko jūs katrs varat pamēģināt, kaut vai tā, ka mēs beidzam runāt tieši par ogleskābo gāzi, kas ir izelpa, un par ogleskābās gāzes toleranci. Šī tests saucās ogleskābās gāzes toleranci. Jo tas pārbauda, cik labi tu spēj kontrolēt savu elpošanu no mehāniskā un ķīmiskā viedokļa. Jo, kad mēs nespējam noturēt pietiekami ilgi to ogleskābo gāzi, to izelpu, tad nervu sistēma izjūt ļoti lielu satraukumu un arī nespēja uztvert informāciju tik labi smadzenes. Tātad, kā šo testu var veikt? Vienkārši normāli elpot tur 10 sekundes, var pat neuzņemt nekādu laiku, cik sekundes tu elpo normāli, kad esi gatavs veikt ļoti dziļu ieelpu caur degunu, bet tikai caur degunu, un tad uzņemt laiku, cik ilga ir tava izelpa caur degunu. Bet nedrīkst aizturēt elpu, vienkārši izpūt visus tukšus plaušus, un tad arī apstādina laiku, tad, kad ir kad vairs nevar izturēt. Un, ja tava izelpa ir 20 sekundes vai mazāk,
tad pieraksti skaitli 3. Ja tēva izelpa ir 25 sekundes līdz 45 sekundes, tad pieraksti 5 līdz 6. To es izskaidrošu, kāpēc nākamajā slaidā. Un ja izelpa ir 50 sekundes vai vairāk, tad var pierakstīt 8 līdz 10. Un ko šie rezultāti rāda, ir tiem, kuriem ir 20 sekundes vai mazāk, viņiem ir īstenībā ļoti augsts stresa līmenis, vai arī viņi nav labi izgulējušies, jo tas atstāja iespaidu uz visu nervu sistēmu un diafragmu, un šo ir labā ziņa, ka var trenēt, un ja tu to trenē, tad līdz ar to tu vari uztrenēt savu neiromehānismu diafragmai, un tas ieviesīs pārmaiņas tavā elpošanā, tas palīdzēs justies mierīgāk, palīdzēs izjust lielāku mieru arī smadzenēs, nebūs tāda trauksme visu laiku un mazinās stresu, un tas uzlabo arī miegu. Un tātad, kas ir šis treniņš, kā to var uzlabot, ir saucās kvadrāta elpošanas treniņš, piemēram, ja bija 20 sekundes vai mazāk, tad skaitlis ir 3. Ja ir atkal 5 vai 6 sekundes, tas rezultāts skaitlis vai 8 līdz 10, tad to šeit izmantot. Šajā kvadrāta elpošanas treniņā. Tātad, ja man, piemēram, bija 20 vai mazāk sekundes izelpa, tad es trenēšu tikai ar 3 sekundēm ielpu un visu pārējo. Jo pat reāli, fiziski, pat ja tu mēģināsi, tev ir izelpa 20 sekundes vai mazāk, bet tu mēģināsi tur veikt šo treniņu ar 10 sekundžu intervāliem, tu vienkārši nevarēsi izdarīt to 2 minūtes. Tas vienkārši nebūs iespējams, to neizturēs plaušas. Tāpēc ir svarīgi iet soli pa solim, trenēt no sākuma ar mazāku skaitli, un pēc tam pēc 2-3 nedēļām var uztaisīt vēlreiz šo testu un skatīties, vai ir uzlabojumi, un ja ir uzlabojumi, tad atkal palielināt to skaitli. Bet principā tad kvadrāta treniņš 3 sekundes ielpa caur degunu, 3 sekundes aiztur elpu, 3 sekundes izelpa caur degunu, 3 sekundes aiztur elpu. Un tā iet uz apli visu laiku 2 minūtes. Un šo var uztaisīt 1 līdz 2 reizes nedēļā, un tas ir jau pietiekami, lai veiktu uzlabojumus ķermenī. Un otrs elpošanas paveids ir ļoti efektīvs stresa situācijās. Vienalga, kaut vai spēlētājs nonāk no laukuma un ir sastrastojies un vispār jau iet širmiņas ciet, tad var uztaisīt šo elpošanu, lai to nervu sistēmu nostabilizētu. Tātad vienmēr izelpu veikt garāku nekā ielpu, bet, jūs varat pierakstīt, ja vajag tātad 4 sekundes ievelk elpu caur degunu, 1 līdz 2 sekundes aiztur elpu un 8 sekundes izelpo caur muti. Šeit atkal izelpo caur muti, nevis caur degunu kā iepriekšējā. Un šo var pildīt cik vien grib un kad grib, un var pirms gulēšanas darīt, vai pirms kontroldarbiem svarīgiem, vai kaut vai paši treneri pirms svarīgām spēlēm, kad ir stresīgs un vajag bišķiņ nomierināties. Un es nevaru nerunāt par vizualizāciju, ja mēs runājam par mentālo sagatavotību, jo šis ir viens no spēcīgākajiem vispār ieročiem, ko izmantot. Šis paņēmiens ir zināms katram sportistam, kurš ir saskāries ar mentālo treniņu un sagatavotību, un šis ir kaut kas, ko es pats no 11 gadiem īstenībā jau lietoju, bet zinātniskie pētījumi par šo ļoti daudz. Un šajā attēlā jūs īstenībā redzat smadzenes, magnētiskā rezonances smadzenēm, un viena puse ir tā kā bilde uzņemta, kad par realitāti, un otra ir, kad vizualizē tikai to, un es tūlīt izskaidrošu, kāpēc. Tātad pētījumi, eksperimenti jau kaut 30 gadus atpakaļ, pat šis viss tika pierādīts, kad viņi salīdzināja, kad sportists, piemēram, ceļ svarus, fiziski reāli ceļ svarus, viņi veic mērījumus smadzenēs, vai arī pēc tam tas sportists iztēlojās tikai kā viņš ceļ svarus. Un smadzenēs aktivizējās tieši tās pašas daļas, kā tad, kad tas bija darīts reāli, fiziski dzīvē. Un ko tas nozīmē? Tas, ka smadzenēs tu jau trenē
sevi, jo viss notiek caur smadzenēm. Mēs nespētu šeit eksistēt, ja mums nebūtu smadzenes. Viss tā domāšana, elpošana, kustēšanās, viss notiek caur smadzenēm. Un tāpēc tu vari jau to trenēt visu smadzenēs, pirms vispār tas tiek pielietots fiziski uz laukuma. Šādi treniņi var būt arī tik vienkārši, kā likt sportistam izmest 10 sodmetienus galvā, iztēloties visu. Kā stāv pie sola līnijas, kaut vai cik reiz tu piesi bumbu pie zemes, pirms tu met sodiņu, un tad paprasīt īstenībā, cik iemet no 10, jo ne visi vienmēr iemet tos 10, pat ja tas ir tikai galvā. Tā kā šo var noteikti trenēt un iztēloties savas spēles, cik vien detalizēti iespējams. Tu vari iztēloties treniņus, pievērst uzmanību skaņām apkārt, ko tu iztēlojies, vai pat smaržas var dažreiz sajust šīs iztēles laikā. Bet, šeit tālāks arī par to bišķiņu parunāšu. Tā, diemžēl, nav audio šeit. Nav, jā. Labi, tad šeit jūs redzat Michael Phelps un viņa treneris. Viņu ir trenējis un viņš stāsta treneris, ka tas ir tā kā skatīties filmu. Tu vari skatīties no savām acīm, no pirmās personas, un tā kā vizualizēt, tu esi laukumā, tu spēlē, tur apspēlē, iemet, vai arī tu skaties tā kā no tribīnēm uz tevi, no trešās personas. Un viņš stāsta, ka ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību detaļām, un kas var noiet greizi, kā tu reaģē situācijās, ka kaut kas noiet greizi, un galvenais nobeigt uz labas nots. Un tad Maikls Phelps arī saka visās intervijās, ka viņš to visu laiku pielieto. Viņš iztēlojās, ko viņš var darīt situācijās, kad kaut kas noiet greizi, ko viņš nevar darīt, kā viņš peldēs dažādās sacensībās un tā tālāk. Un to visu, tam visam viņš iziet cauri 100 reižu, pirms viņš vispār ir ūdenī jau sacensībās. Un es ieteiktu, to var darīt jebkurā brīdī, braucot mašīnā uz spēli vai iepriekšējā dienā pirms ej gulēt, relaksēties, aizvērt acis, uztaisīt kaut vai tos elpošanas vingrinājumus un galvenais nobeigt šo visu uz pozitīvas nots. Nebeigt ar kaut kādām traumām vai neveiksmēm, jo tas ir in your control, to var kontrolēt, tu vari beigt uz labas nots. Neliels ieskats par meditācijām, tas tiešām ir svarīgs. Lebronam pat ir pašam savu meditācijas aplikāciju. Šie sportisti meditē, goda vārds. Un varbūt ir priekšstats, ka meditācija ir kaut kas ļoti sarežģīts vai neiespējams, vai jāsakrusto kājas un par neko nedrīkst domāt, bet tā galīgi nav. Ir ļoti dažādi meditācijas paveidi, un tas ir vienkāršāk nekā mums liekas. Un meditācija nomierina nervu sistēmu, uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu arī, un emocionālo regulēšanu, un vispār dzīves priecīgāks sajūts ir. Meditācijas arī ir viens no pētītākajiem paņēmieniem, tāpēc arī viņu pielietojiet visur un saka, ka ļoti efektīvi ir ar depresijām cīnīties un trauksmes sajūtām. Tā kā tie, kas arī meditē konstanti, ir atkal ar eksperimentiem pierādīts, ka viņu smadzenes vispār pat jau pamainās fizioloģiski. Viņu smadzenēs veidojās jaunas šūnas, viņu smadzeņu masa palielinās, salīdzinot ar tiem, kur nemeditē bieži. Un es iedošu vienkārši 2 tādus tipus, kā var izmantot meditāciju. Pirmais palīdzēs vairāk koncentrēties, un es ieliku bildi ar sveci, tāpēc, ka tieši tas atbilst pirmajam, ko var izmantot kā piemēru. Tātad fokusu izvēlēties par kaut kādu objektu, vienu punktu, kur vienkārši tu apsēdies,
vēlams ar taisu mugurkaulu, bet apsēsties un vienkārši uz 5 minūtēm fokusēties vienā vietā. Un nāks prātā kaut kādas citas domas vai kaut kāds būs izskatīs kāds no līdzsvara. Tas nekas vienkārši piefiksēt, kad es aizdomājos par kaut ko vai man pazuda fokus un vienkārši atgriezties atpakaļ uz šo fokusu punktu. Un otrs ir tāds novērojuma meditācija, vienkārši uz 15 minūtēm apgulties, gultā aizvērt acis, bet, protams, neiemigt, bet vienkārši ļaut būt. Vienalga, vai nāk domas kaut kādas prātā, vai kaut kādas sajūtas fizioloģiskās parādās, neko nedžadžot, neko nepārmest sev, vienkārši piefiksēt, ka kaut kas tāds ir noticis un ļaut tam aiziet pašplūsmā. Un tagad pēdējais mans favorīts, jo mēs pievēršamies arī vairāk neirozinātnei, un tā tad kaut kas, ko jūs šodien dzirdēsiet, iespējams būs ļoti jauns, varbūt ne. Ja tā, tad man prieks, bet kā tad runāsim par acīm. Mūsu acis skatās, bet smadzenes redz. Un tā patiešām ir tāpēc, kad arī šajā bildē jūs redzat, kad visa informācija plūst uz smadzenēm, ko mēs uzturam ar acīm. Un acis ir dominējošais maņu orgāns mūsu ķermenī, kas uztver apmēram 70 līdz 80% no visas informācijas. Un vēl katra acis ir savienota ar 6 dažādiem muskuļiem, tā kā acu darbība ir ļoti svarīga sportā. Un, kad mēs ejam pie acu ārsta, parasti pārbauda tikai, cik skaidri tu redzi. Bet vai zinājāt, ka acu ārsti, optometristi var pārbaudīt arī, cik ātri tu uztver informāciju, cik ātri spēj mainīt fokusu starp atšķirīgām distancēm, cik labi acis vispār izseko līdzi kustīgus priekšmetus. Perifēro redzi var pārbaudīt roku, acu un kāju darbību un kontrasta jutīgumu. Un daudzi atlēti pārbauda tieši šos parametrus, lai uzlabotu savu sniegumu sportā. Un ir arī tādi acu treniņi, kuri tiek izmantot, lai uzlabotu vispārējo acu un smadzeņu funkciju, kas līdz ar to uzlabo atletiskās spējas un koordināciju un labāku lēmumu pieņemšanu un tā tālāk. Un šeit jūs īstenībā redzēsiet manu piemēru, jo es šim gāju cauri, tepat ir rakstīts, esmu Fomina, 21. gads, šis ir, kad es jau beidzu spēlēt un kad es sāku strādāt neiroklinikā un viņiem bija pieeja šim skrīningam, pārbaudīt tā acis. Un mēs katram klientam devām šo testu, tāpēc, ka acis ir durvis uz smadzenēm. Caur acīm to redzēt ļoti daudz, kas neiroloģiski īstenībā var nestrādāt tik labi. Un man bija 6 smadzenes atrisinājumi vispār, kamēr spēlēju šeit Amerikā, Kanādā. Un tas noteikti atstāja kaut kādas sekas man ceļuši acu darbībā, jo es turpināju saņemt šos smadzenes atrisinājumus, un varbūt tas nebija vienīgais no iemesliem, un es zinu, ka tas nebija vienīgais, bet tas bija viens no dominējošiem iemesliem, kāpēc turpināju saņemt smadzenes atrisinājumus, jo manas acis nespēja uztvert tik labi informāciju apkārt laukumā. Un šeit jūs redzat, mans skaitlis aprīlī bija 59, un te pārbauda visu, cik labi tu izseko apļojot acis priekšmetam, pa labi, pa kreisi, augšā, lejā, cik labi tev fiksējās acis vienā fokus punktā, ko es jums tikko stāstīju. Un tad pēc 3 mēnešiem, kur mans skaitlis jau bija 77, un es veicu dažādus acu treniņus, gan ar tehnoloģijām, gan bez, ko es īstenībā jums parādīšu nākamajā slaidā. Bet ko es vēl gribēju pieminēt, ir tas, ka man īstenībā ļoti slikti iet no labās kreiso puses, redzat, tā kā iet zem mērķa. Un man ir bijis ļoti grūti tā kā lasīt, piemēram, izlasīt 2 lapus, un es vienkārši, man nāk miegs, slēdzos ārā, tāpēc, ka man smadzenes tik ļoti piepūlās uzsūkt to informāciju, kad es vienkārši pārgurstu. Tāpēc, ka man acis nerāda tik labi. Un īstenībā daudziem bērniem, kuriem ir problēmas ar lasīšanu, viens no galvenajiem mērītājiem varētu būt acu darbība. Kā to ir vērts pārbaudīt.
Un labākajiem sportistiem ir ļoti labas acu darbības. Piemēram, Messi vai Ronaldo vai Steph Curry. Viņu acis kustās un uzsver informāciju ļoti ātri un precīzi. Un šeit jūs redzat, ka acis un sportistu performance ir liela tēma īstenībā. Bet, manuprāt, kaut kā ikdienas sportistiem un treneriem tas ir kaut kur pagājis garām. Mēs par to daudz vispār nerunājam. Bet labā ziņa ir tāda, ka acis arī var trenēt un līdz ar to uzlabot ne tikai atletiskos sniegumus, bet arī mazināt galvas sāpes, acu nogurumu, miglu smadzenēs un uzlabot koncentrēšanās spējas un vispār kognitīvo uztveri. Un viens no maz zināmajiem atklājumiem saucās klusā acis, kur patiesībā atklāja zinātniece Kanādā šeit. Un viņa pati spēlēja basketbolu un viņa veic pētījumu par to, kas basketbolistam palīdz precīzāk iemest bumbu grozā. Un šo metodi, ko viņa atklāja jau 90. gados, pielieto dažādos sportveidos - golfā, volejbolā, beisbolā un futbolā. Un šeit jūs redzat atkal NBA spēlētāju kreisā bilde un labā bilde. Un viņa šeit mērīja, kur ar acīm spēlētājs skatās, kamēr viņš met sodiņu. Un kreisajā pusē, viņiem bija jāmet 30 sodmetieni, kreisajā pusē spēlētājs iemeta 17 metienus no 30. Un paskatieties, kur viņš skatās. Viņš vienkārši skatās visur. Augšā, lejā, kaut kur uz vairogu, apakšā, pa labi, pa kreisi. Acis vienkārši šaudās uz visām pusēm. Un pa labi bildē spēlētājs no 3 metieniem iemet 30 sodiņus. Un viņam acis visus metienus fokusējas vienā punktā apmēram. Un šitajā pētījumā un vispār tā pati kanādieti, kas šo visu ir atklājis, viņi saka, ka tā kā vajag vairāk to acu fokusu vērst uz pirmo stīpu un noturēt to tās acis, skatīties gan pirms tā metiena, gan metiena laikā, gan arī, kamēr tā bumba izkrīt cauri. Un tieši to pašu var darīt ar trīnīšiem. Bet es saprotu, ka, piemēram, spēles situācijās tur ir aizsargi priekšā un tā tālāk, bet jo vairāk tu trenēsi un fokusēs tās acis uz vienu punktu, jo mazāk pēc tam pie tā vispār būs jāpiedomā, un tas nesīs labāks rezultāts. Un ir daudz tehnoloģijas, ko izmanto, lai trenētu redzi. Kur, piemēram, šādas brilles, ja? Viņas apgrūtina tavu acu uztveri, un tas vienkārši smadzenēm liek vairāk strādāt. Bet ir jāatcerās, piemēram, tā ir cilvēki, kuriem ir iespējas uz epilepsijas lēkmēm, viņiem neiesaku šādas brilles lietot. Es te pievienoju arī linku. Ja ir interesi, var parādīt uzreiz pēc tam, bet šīs brilles, viņiem ir dažādi līmeņi un ļoti daudz sporta veidu šo izmanto, un mūsu klinikā arī šis bija. Un ir vēl dažādas tehnoloģijas, ko izmanto acu tieši koordinācijai un trenēšanai. Un ir arī treniņi, ko var darīt mājas apstākļos. Piemēram, šīs, jūs redzat, viņa šajā bildē tiek turēta pildspāle. Un es varēšu arī kamerā nodemonstrēt, ja vajag, bet šis ir viens īstenībā no testiem, ko var arī izmantot, pārbaudīt, cik labi acis tev fokusējās uz konkrētu punktu. Un rekur šitiem ļoti labi augšējā bildē fokusējās acis uz punktu. Bet šeit apakšā viena acis aizslīd prom, kad fokusējās. Un tas ir īstenībā ļoti redzams dažādos cilvēkos ir. Un pat, ja jūs iedodat kādam varbūt mājas iemītniekam pamēģināt šo, jūs piefiksējat, vai acis noslīd nost kāda, vai abas spēj noturēties uz vienu un to pašu punktu. Un tad to var trenēt. Un tas arī šodienai ir viss. Liels paldies par uzmanību, un tad es atslēgšu atpakaļ kameru. Paldies tev, Asnāt. Mēs jau pieteicamies right eye tam, kā to sauc, viņa ar iepazīstināšanas lekciju, tāpēc jau gribēju prasīt, kas ir tā tehnoloģija, kādā veidā viņi pārbauda to, viņi uzstāda tādu mazu kaut kādu kameru priekšā vai kaut kādu monitoru, jā? Jā, tur ir tikai tās datoriņš, viņu attiecīgi ir jāuzliek pareizā augstumā, un tas datoriņš dara visu. Tur ir arī tie trenēšanas paņēmieni, bet viņš veic tos testus un no sākuma, un tad tu vienkārši ar acīm seko līdz dažādām lietām. Piemēram, tur vienam punktam jāseko līdzi, un viņš tur šaudās no
uz visām pusēm. Un tad tev beigās dod rezultāts, un tad tu vari trenēt, un tad tu vari atkārtot to darīt, un viņš tev dod pat datus uzlabojumus. Bet online režīmā viņi nepiedāvā nekādu to pārbaudi. Ja tas ir tikai mums būtu opcija federācijai pasūtīt tādu iekārtu, ja, un tad pašiem testēt uz vietas. Ja. Tā ir vienīgā opcija, ja, principā. Jā, tā ir vienīgā, bet es zinu, ka Eiropā viņiem ir kaut kāda, viņa mājaslapā tur raksta, ka tur ir speciāla medikāla kaut kāda Eiropas organizācija, kas tieši palīdz to iegādāties. Bet, tas ir equipment, tā kā, kad tas ir jānopērk. Aprīkojums, jā. Jā. Skaidrs, jā, man tā atstēma. Bet es tā varbūt varu parādīt par acīm, tā kā, es nezinu, kāpēc man miglojās droši vien nevarēšu izlabot, bet, rekur ir pildspalva. Un vienkārši rokas tā kā attālumā skatīties tieši uz pildspalvas galu un lēnā garā vilkt tā kā līdz acīm. Un tur, kur jau sāk dubultoties, tad tur apstāties un neiet tālāk, un tad vilkt atpakaļ. Un šitā te var 30 sekundes pildīt, un tas trenē tiešām acu muskuļus visu. Un var iet gan uz šeit uz degunu augšgalu, gan uz leju. Un iespējams pat acis rādīs labāk iet uz leju, jo mēs esam ļoti pieraduši skatīties telefonā vai lasīt grāmatas, kad acis fokusējās uz leju. Tāpēc, jā. Jā, tas ļoti interesanti. Es esmu ievērojis arī tiešām, kad tiem augstākā līmeņa sportistiem tas acu kustība ir ļoti ātri, tāda ļoti ātri. Viņas pat šaudās. Tā te, jā. Labi, paldies. Varbūt vēl kādam jautājums par kādu no tēmām, ko tu pacēli. Sveika, Asnāte. Čau, Ivar. Piedod, es nevaru ieslēgt kameru, bet man jautājums par elpošanu. Kad tu satiec klientu, vai kurš tevi uzrunā, vai tev ir kāds klients bijis, kurš var virs 20 sekundēm uzreiz noturēties izelpā? Vienā reizē, kur es tā kā lielākai grupai prezentēju, bija, bet tas bija ļoti fit. Tā kā šis īstenībā nepārbauda atletisko izturību, bet vienkārši veselīgs, jutās ļoti labi cilvēks, nebija nekādas problēmas, bet ja tur ir 50 sekundes virs, tas ir ļoti augsts līmenis. Man nav personīgi nācies ar nevienu tā sastapties, kurš to var izdarīt. Tikai vienīgi tie, kas par to runā. Tur, ja jūs paklausties Huberman Lab, kas ir neirozinātnieks, runā par visādām podkastos, un viņš Stanfordā ir pasniedzējis, tad viņš par tieši elpošanām runā, viņš var izturēt 50 sekundēm, bet tas ir ļoti liels treniņš arī tam. Man sanāca 22, es uztaisīju. Bet tas ietekmē arī, piemēram, vai tu izgulējies vai nē, vai tu atpūties un tā. Jā, bet es ticu ar elpošanai. Ivar, es nedzirdēju, vai Ivars prasīja 20 vai 50 sekundes, Ivar? Viņš prasīja, vai 50 kāds var izturēt. Vai virs 20 māki. Nē, piedod. Jā, es prasīju īstenībā virs 20. Jo es pats esmu piedalījies elpošanas vienkārši tādā webinārā, un tur arī šo pielietoju. Mums bija klātesoši kādi 40 cilvēki. Es neviens nevarēju. Bet es pats personīgi pēc tam arī staigājot pielietoju to elpošanu, jo es daudz staigāju ar suni, un ļoti ātri varēju īstenībā dabūt līdz 30 sekundēm. Bet tālāk nekad dzīvē es neesmu ticis. Bet es noteikti kā jaunietis pats biju visu laiku tāds uzbudināts, es atceros, un es nekad nevarēju ūdenī nostāvēt ilgi zem. Un bija tādi, kas var, un es arī piemēru vai pāriem treneriem izstāstīt, ka es jauniešu izlasēs, mēs vienmēr elpojām, mēs to darījām, mūsu 16 izlasē vienmēr, un tas labākais piemērs bija ar Artūru Žagaru. Viņš izcili elpoja, viņš izcili varēja nokontrolēt savu elpošanu, un viņš regulāri arī tādos tā kā aizmiga elpošanas vingrinājumos spēle pilnībā kādās 3-4 minūtēs sevi atslēgt. Viņam tā nervu sistēma jau no mazotnes bija tāda. Un, tas ir nereāli, izklausās, ir nereāli.
Jā, viņš vienmēr to baudīja. Un vēl ir tādi spēlētāji bijuši, bet Artūrs ir tāds izcilnieks, ko es vienmēr atceros, kad viņam bija no pašas mazotnes jau tā, ka viņš var atslēgties. Nē, to noteikti var uzlabot, uztrenēt arī. Jā, bet es arī pats elpoju, tāpat kā Ivars staigāja daudz un arī elpoju ikdienā, un tas palīdz nereāli. Tā kā elpošanas vingrinājumu visam, visai tai nervu sistēmai viņi ļoti, ļoti efektīvi, un tāpēc jau jaunieši man pat no pirmās reizes, no vienas reizes uztaisot to, ko es otro rādīju, kad tu izelpu veic ilgāk un to aizturi, man jau no pirmās reizes jau jūt, kā viņa ķermeni sākā relaksēties. Tā kā pat vienu reizi uztaisot jau ir efekts, tā kā to noteikti tur izmantot lietā. Viennozīmīgi. Vēl kāds jautājums varbūt kādam? Ja nav jautājumu, tad Asnāt, liels paldies tev. Jā, paldies jums par iespēju. Mēs arī vēl aizsūtīsim tiem treneriem, kas nevarēja tikt, jo dažādi treneri arī izrādīja interesi, bet, diemžēl, citiem tur treniņi, citiem spēles, citiem vēl kaut kas, tad arī iepazīstināsim arī kādus vecākus. Mums ir tāda vecāka padoma arī, Zem Basketbola savienības izveidot, arī viņiem nosūtīsim šo video, kas attiecās tieši varbūt vairāk uz sadaļu, ko vecākiem darīt labāk, un ko bērniem kādas treniņas izmantot. Tas viņiem būs, es domāju, ļoti noderīgi. Viņi arī savā starpā to pavairos, to informāciju, un tieši īpaši tos treniņus, un noteikti, kad arī, ka mēs arī noteikti jaunas izlasēs izmantosim šos treniņus, plus arī ziņosim tev, kā mums ies ar Right Eye, attiecīgi par šo tehnoloģiju, un kā mēs viņu varēsim varbūt iegūt arī mūsu lietošanā, lai varētu jau bērns notestēt un varētu pastīties tiešām šo aspektu, kuram es piekrītu, ka nav vispār. Es par to biju domājis, bet nekad nezināju tādu zinātnisku pusi, līdz tu nepastāstīju šo virzienu. Jā, un īstenībā tik daudz grāmatas uz to fokusējās, un visi šie pētījumi, kaut vai tas tā klusā acis, kur met trīnīšus arī, Fūnās trīnīšu pēc sodiņas, tas jau arī visa acu darbība. Un pat acu darbību uzlabojot, var uzlabot to atletisko pusi. Noteikti. Liels paldies tev. Mēs sazināsimies tev noteikti. Un liels paldies, ka atvēlēji mums savu laiku šai lekcijai. Un cerams, ka tā arī diezgan daudz treneri pēc tam to noklausīsies, lai arī ne online, bet izmantos arī bērniem, iedos vecākiem un paši arī izmantos tavs ieteikums. Jā, liels paldies. Un īstenībā es gribēju pateikt, kad acis trenē, var būt arī tā, kad jūt, kad ir spriedze pārāk liela acīs vai smadzenes sāk jau nogurst, tad vienkārši vajag apstāties. Nevajag iet pāri savām spējām. Tad vienkārši, tad man jāiepauzē un pēc kāda laika var atkal turpināt. Okay? Jā. Labi, liels paldies. Paldies tev, liels. Paldies visiem, vislabāk.